Nu tā, sākās 3. diena jūrā. Maršruts Kuivastu, Roņu sala, 50 jūdzes. Ceļamies 4:30, ar saulēktu ejam ārā, apējam ap stūri saliņai, mazai blakus Muhu, un tad ir taisna līnija līdz Roņu salai. Pēc pāris stundām sāk pūst pietiekoši stipri un virziens pietiekoši labs, lai varētu ar burām iet tieši pareizā kursā. Līdz ar to savelkam buras, izslēdzam motoru un plīvojam kaut kādi. Cieši pie vēja un izspriežam tur 5, brīžiem pat 6 mēsgus. Bet tā vidēja 5,5. Tā arī aizvelkam līdz pat roņu pieņemšanas bojai. Roņos ieejam tur 2 masti tikai priekšā, 2 motorenes. Mēs esam 5. laiva. Paškojies, kur gribi, viss brīvs. Galvenā mēs izvēlamies vietu tuvāk dušām un esam galā. Es pēkšņi dzirdu, nāk iekšā laiva un dzirdu pazīstam balsi. Skatāmies, Armands Zirapa kungs. Tad ejam paņemt viņam pretī galus, palīdzam pietavoties. Un tad vēlāk kopā visi ar ričukiem braucam apskatīt Roņu salu. Un apskatīt Roņu salas bāku un jauno bufeti pie bākas. Tā, caur mežu uz bāku minoties. Pēkšņi šeku reku kā no gaisa buls nāk pretī. Andrejs Buls. Tad mēs visi pagriežam viņu atpakaļ un nāk viņš mums līdzi uz bufeti iedzert vēl vienu aliņu. Tā, sākās noslēdzošais šī ceļojuma posms Roņu sala Rīga. 4. modinātājs, iztīram zobus un starts. Izskatās, ka vējiņš būs, tiekam līdz pieņemšanas bojai, pagriežamies māju virzienā, velkam buras. Viss skaisti, buras strādā, motoru izslēdzam, ātrums 5,5 un 6,5, un tā bez īpašiem notikumiem 8 stundas, vienā taisnā līnijā. Līdz to pēdējais posms bez īpašiem notikumiem, bet toties visu ceļu ar burām. Motoru slēdzam iekšā tikai pie ieejas audupītē, sagaida mūs smuka delegācija, paņem pretī galus un uzreiz pie piestātnes jau pasniedz mums augstu alu. Kur ir mūsu Somijas ieguvums? 30 pēdu, Albina balāde, 74. gada modelis. Čalis ir iepriekšējais īpašnieks aprīkojas ar visu iespējamo. Enkurs ar enkuru viņču. Augšā ir vēja ātruma virziena lasītājs. Ir gan AIS, gan GPS ar ploters un GPS antēna. Ir autopilots. Visdārgākais, kāds var būt priekš stūris, stūris mieta, nevis apaļs stūris. Mums vēl palicis plos, ko mēs viņam paņēmuši līdzi, lai drošības sajūta lielāka. Šai laivai ir arī labās vinčas. Veselas 4 ar štoperiem. Tā kā viss skaisti. Motors ir Sole dīzel, spāņu. Mēs Somijā aizkavējās mums iecelšana, jo gaidījām, ka somu mehāniķi mums motoram servisu uztaisīs pirms sezonas, jo viņš bija 5 gadu stāvējis krastā, un tad viņi visu nomainīja, sadarīja, sapildīja visu, ko vien vajag, lai mēs droši tiktu pāri jūrām. Tā, tagad apskatīsim iekšpusi. Mums te ir darba režīms, bilžu sūkņi tagad testējam. Automātiskais bilžu sūknis, kurš, kad sākumā mums automātiski nestrādāja, bet tad mēs
viņu iztīrījām, izskalojām, un tagad viņš atkal strādā automātiski. Var arī manuālā režīmā. Visādi lietus ūdeņi un kondensāti sakrājās, un kaut kur varbūt kaut kas iepil. Līdz ar to, tā kā, jā, te ir atkal skandināvu tradicionālā plīts. Mums tīrīšanas process pagaidām notiek, tāpēc bišķi bardatiņš. Bet mums ir Latvijas reģistrācija toties. Ko mēs Somiem ir daudz vienkāršāk, viņiem ir trafikoms, kur visas laivas ir reģistrētas. Zviedru laivai bija pa priekšu jāpiereģistrējās, Zviedru reģistram pēc tam jāatreģistrējās. Somiem bija tikai jāatreģistrējās. Tā, te ir principā arī viss, ko vajag. Šis iepriekšējais īpašnieks ir gājis apkārt Eiropai pāri Biskajam uz šito laivu. Tā kā viss ir aprīkots, ir ielikts papildus ūdens tanks, tā kā ir 2 60 litrīgi ūdens tanki. Viens ir te apakšā, otrs ir forā. Tā kā te ir, pabeigsim apkopt un pārliecināsimies, ka viss perfekti strādā un arī būs pieejama laiva Latvijas Kruīzjahtu asociācijas biedriem lietošanā. Un, protams, ja kāds vēlās, var arī nopirkt šo.